Rīgas doma šodien veica pirmo kontrolu mērījumu, lai pārbaudītu, cik daudz smilšu izvests no smilšu krāvuma pie Vanšu tilta balasta dambī. Septembra sākumā doma pieņēma lēmumu par smilšu kaudzes piespiedu sakārtošanu, kas paredzēja, ka smilšu īpašniekam Sijā Juglas krasti tās pilnībā jāizvāc līdz 20. decembrim. Doma arī noteica 2 kontroltermiņus, lai pārliecinātos par darbu sekmīgu norisi. Līdz pagājušajai piekdienai uzņēmumam bija jāizvāc vismaz 40% smilšu. Pašlaik objektā strādā būvinspektors un 2 būvju uzmērīšanas nodaļas darbinieki, tad mērnieki, kas veic objekta ģeodēzisku uzmērīšanu. Tad smilšu kaudzes tiek izmērīta pēc tiem apmēriem, kas pašlaik ir, kādi ir, teiksim, dabā redzami, un izejot no tā tālāk tiek aprēķināts tās kopējā kubatūra. Mērījuma rezultāti varētu būt zināmi ceturtdien. LNT ziņas novēroja, ka tūlīt pēc mērījuma pabeigšanas traktori turpināja izvest smiltis. Sākotnējā Rīgas domas lēmumā noteikts, ja uzņēmums neizpildītu noteiktās minimālās normas, paredzēts veikt smilšu piespiedu izvešanu, iespējams uz pašvaldības zemes gabala Klejustu ielā, ko ieskauj mežs. Atkarībā no šodien veiktā mērījuma rezultātiem doma lems par tālāko rīcību. Nākamos kontrolu mērījumus iecerēts veikt 19. novembrī, kad jābūt izvestiem vismaz 80% smilšu. Pēc Rīgas brīvostas Daugavas padziļināšanas darbiem kopumā balasta dambī atradās 75 000 kubikmetru smilšu.